sezonu, un tad pēc punktiem tiek arī noskaidrots čempions. Tur gan arī izdodas Salaspilī pats ir Kaļikam pārtver bumbu, tomēr Krūmiņš tiek pie tās, ir precīzi atklāja spēles rezultātu 1-0. Gandrīz 1 minūte jau var spēlēt. Nu, tā tad un Dobelnieki var doties uzbrukumā. Krūmiņš tagad spēlē 1-1 ar Malahovu, spēcīgs metiens tālāk augšējā stūrī. Un Kārlis ir precīzi atjaunojot Dobelniekiem 1 vārtu pārsvaru. Divākais ar 8 vārtiem bija Jānis Grūnmans. Tikmēr, nu, tādā arī vienā no favorītu cīņām. Kārlis Krūmiņš precīzs. ASK Zemesardze mājās ar 33-29. Salaspils handbolisti. Un tagad gan labi savilkšana un Krūmiņš ar visu Malahovu ielido 6 metru zonā un ir precīzs 4. reizi. Turpina nekļūdīgi uzbrukt Kārlis Krūmiņš un vēl mēģina pārķert Salaspils spēlētāju bumbu. Krūmiņš tagad labi iet līdz galam un ir vēlreiz precīzs. 5. vārti Kārlim šajā spēlē. Teikt, aktuāls būs līnijas jautājums šajā sezonā Dobelniekiem, tikmēr Krūmiņš skaisti nospēlē. Uzņēmies līderu pienākumus šajā spēlē Kārlis Krūmiņš, 6 no 6 viņam pagaidām. Un Dobelniekiem atkal lielināt rezultātu starpību. Pilnīgi brīvs Krūmiņš tiek līdz metienam un turpina viņš šodien uzbrukt. Nevainojam 7 no 7 Kārlim. Peškovs tagad iet līnijā. Kreisbergs tur viņam piespēli neatrod. Un tikmēr Kārlis Krūmiņš 8 no 8 Kārlim. Un turpina viņš bombardēt Salaspils komandas vārtus un pirmo reizi šajā